Tā kā ērģeles, tieši tā. Tas ir līdzīgi šajā ziņā. Tikai vienīgais, es redzu, ka ērģelniecēm tur ir kaut kādas kurpītes, ja? Mēs ar zeķiem vai ar čībiņām, jo tad ir viegli, tad ir tā jūt, un tad neslīd nost. Viss sākās ar ideju, ar vēlmi, ko es gribu aust. Vispirms mēs uzzīmējam šo, un šeit es atrodu, cik man vajadzēs nīšu kārtas. Vai es to varēšu savās rokas stellēs iedabūt vai nē. Pieņemot, ka bruncim normālā garumā, piemēram, 1000 diegu. Katrs no 1000 diegiem, katrs viens, precīzi savā vietiņā. Vispirms mums ir jāuzmet auduma pamatne, jeb tā saucamā bize. Metam bizi. To pamatni vienmēr met divās daļās. Ja, piemēram, man ir 1000 diegi bruncim, ja? Viena puse 500, otra puse 500. Ar bizi mēs esam atnākuši uz šejieni. Audējām ir sava terminoloģija, un šo vietu, kur divi tie diegi, tā, viens. Un arī šos te divus kokus, jeb skalus, tad kopā to sauc par dvēseli, un nereti gadās, ka izslīd ārā, izjūg, un tad ir liels nepatikšanas. Tad ir izkrita dvēsele. Mums nākamais solis mums tagad ir jāienītī. Tātad mums ir vajadzīgs lūk šis tehniskais zīmējums, un ņemam un veram iekšā katru vienu diedziņu. Katrs diedziņš savā nītī, savā konkrētajā vietā, nīšu kārtā, bez nevienas kļūdas. Jo, ja tā kļūda būs, viņa atradīsies kaut kurā brīdī. Un tad mēs atkal ņemam to zīmējumu, paminas, kura ir kura. Pirmā, šeit ir 4, 1, 2, 3, 4, un tad veram iekšā vai īsos vai garos striķus, tā kā mums ir uzzīmēts, katru savā vietiņā. Esam to visu skaisti izdarījuši. Un tagad jau tuvojās laimes brīdis. Šī ir atspola, kurā ir uztīta spolīte. Un tad vienkārši izveru cauri. Šeit ar roku pielīdzinu, lai mums ir gluda maliņa. Esam visu nostiprinājuši un piesitam. Tāpēc sauc par sistavu. Ja man ir rožu audums, bruņča audums, maksimums, ko es stundā varu noaust, ir šitāds gabaliņš. Un man nav nekur jāskrien, jo man ir vajadzīgs kārtīgs, rūpīgs rezultāts.